11. aprīlī notika Mārupas novada pašvaldības Piņķu multifunkcionālā stadiona oficiāla atklāšana. Mārupas novada iedzīvotāju un iestāžu izglītojumie ir ieguvuši vēl vienu modernu sporta infrastruktūras objektu aktīvu dzīvesveidu uzturēšanai un veicināšanai. Manuprāt, ir radīts tiešām viens kolosāls multifunkcionāls laukums, gan šeit vidusskolas skolniekiem sporta stundām, gan pēc skolas stundām nāk sporta skola saviem treniņiem šeit. Vakarā šeit arī paredzēts, ka iedzīvotāji varēs brīvi nākt, ja būs brīvie laiki, kā saka, būs administrators, kurš viņiem piedāvās, ko viņi var darīt, kurā vietā viņi to var darīt, aprīkojums ir sagādāts, inventārs ir. Tā kā mēs ļoti ceram, ka viņš šeit nestāvēs tukšs, ka viņš būs piepildīts arī brīvdienās, uz ko mēs ļoti ceram, jo priekš tam jau viņš ir, lai viņā būtu dzīvība. Lai cilvēki sportoja, ceļš jaunie cilvēki, kas grib sev veselību, kā saka, tad tā ir īstā vieta, ko to darīt. Un šis stadions ir vajadzīgs, ja drīkst tā teikt, ļoti jau vakar. Saprotams, ka tas pieprasījums no pieaugušajiem vai no brīvās piekļuvas iedzīvotājiem arī ārpus skolas un ārpus sporta skolas, viņš ir nepietiekams, jāsaka man šoreiz šādi. Un šis stadions iedos mazu iespēju dažādām nodarbēm. Stadions atrodas aiz Babītes vidusskolas un Babītes sporta kompleksa. Tajā ir izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums, sintētiskā seguma vieglatlētikas skrejceļš ar 3 skriešanas celiņiem un 4 skriešanas celiņiem taisnē, tālēkšanas un trīssoļlēkšanas piezemēšanās bedre, lodes grūšanas un augstliekšanas sektori, 2 sintētiskā seguma sporta spēļu multifunkcionālie sporta laukumi, kur varēs spēlēt basketbolu, volejbolu, florbolu, tenisu, badmintonu un futbolu. Mēs varam jaunas durvis visiem sportistiem, visu jomu, jo šeit mēs varēsim pilnveidoties un attīstīties. Teiksim tā, ka es biju mazāks, kaut ko šādu man neizdevās tā piedzīvot. Tāpēc es noteikti domāju, ka cilvēki būs tikpat priecīgi kā es. Ļoti skaisti izskatās. Tā sajūta, ka tu uzkāp uz svaiga laukuma, ir fantastiski. Ideja par šādu stadionu nepieciešamību radusies jau ļoti sen. Arī iedzīvotāju vēlme sportot šajā vietā ar gadiem tikai augusi, un pie publiskās apspriešanas vairums iedzīvotāji atbalstīja pašvaldības iniciatīvu, akceptējot teritorijas izbūvi. Tiklīdz parādījās būvnieks, parādījās aizzīmētie koki, protams, kā tuvējumā iedzīvotāji diezgan skaļi sāka protestēt, kāpēc mēs to stādījām. Savukārt otrā pusē, kur bija lieli bērzi, tur iedzīvotāji ātrāk zāģēja tos bērzus nos, mums nāk pagalmos iekšā visi no tiem bērziem. Bet šiem cilvēkiem iestāstot, ka mēs jau iestādīsim vietā jauns koks, un ne jau maziņus, bet tāds liels koks, un uzstādīsim vēl vītiņaugu sienu priekšā, ja? Un pārliecināja, manuprāt, viņus savukārt bija ļoti daudz atbalstītāji, kas teica, cik ilgi mēs gaidīsim skolā 1300 bērnu, kur lai viņi sporto, ja? Un iedzīvotājs skaits sāk, viņiem taču vajag kaut kur darboties. Jāatzīmē, ka Piņķu multifunkcionālās halles projekts ir īstenots par pašvaldības līdzekļiem. Neapšaubāmi ieguvēji ir visi. Katru gadu iedzīvotāju skaits Mārupas novadā pieaug, tādēļ pašvaldība pauž cerību, ka tuvākajā nākotnē pie šādu projektu īstenošanas būtu iespējams arī valsts atbalsts. Kur pieaug iedzīvotāju skaits, jaunu cilvēku iedzīvotāju skaits, kas ir aktīvi dzīvesveida ziņā, valstī būtu jārod iespēja un jādod papildus finansējums, lai attīstītu brīvas piekļuves, lielāka apjoma, dažādāka apjoma infrastruktūru. Šobrīd tiek projektēšanas beigas stadijā ir viens jauns bērndārs Tīrains ciemā. Tūlīt sāks projektēt bērndārzu šeit Piņķu ciemā, tā ka mēs ejam līdzi, mēs netiekam līdz tam straujam iedzīvotāju pieaugumam, bet mēs pamazām ejam uz to un šo infrastruktūru radam. Ja? Skolas ir sakārtotas ar jaunām piebūvēm, plānojam vēl vienu skolu Mārupē būvēt, ja? Jo, diemžēl, tā dzīve piespiež, ja? Ka mums ir jāskan līdzi, vienkārši tas finanšu sloks ir tik liels, ka mēs nevaram to visu atrisināt uzreiz. Mums jārēķinās ar to, ko mēs varam, ja? Jo valdības pretim nākšanas, diemžēl, nav. Ja? Cik mēs varam atļauties, to mēs daram. Neskatoties uz visu, Mārupē tiek svinēti svētki, jo jau pavisam drīz šajā vietā savas sporta disciplīnas uzsāks bērni un jaunieši no mācību iestādēm. Tā būs tālēkšana, augstliekšana, īsākas, garākas skriešanas distances, kā arī ņemot vērā lielo klašu daudzumu un bērnu skaitu. Paralēli šeit ārā varēs notikt vairākām klasēm attiecīgi sports, vai basketbols, vai volejbols, vai futbols pēc nepieciešamības.
lai ir sportisks gars, varbūt mums rodās jauni olimpiskie varoņi.